Draudzībā ar taisnājiem, kad tu vēlies kaut ko nopirkt, vienmēr meklē labāko, bet kā gan ir tad, ja tas, ko meklē, nav pirkams? Tie ir draugi, jo draugam ir milzīga ietekme uz sava biedra dzīvi virzieniem. Pravietis sallallahu alaihi wasallam miers un svētība, lai ir ar viņu, teica, cilvēks ir sava drauga reliģija, lai tad kāds no jums paskatās, ar ko viņš draudzējās. Šarijā ir pavēlējies draudzēties ar taisnājiem, kā ir teikts hadītha, nedraudzēs izņemot ar ticīgo. No draudzībā ar taisniem vienmēr būs labums, kāds padoms, ieteikums vai noderīga zināšana. Taisn draugs ir kā smaržnesējs. Vai un viņš tev ko uzdavinās, vai nu no vīna nopirksi, vai vismaz sajutīsi patīkamu smaržu. Viņi ir labs piemērs saviem piediem, un viņa sabiedrība ir iemesls grēku piedošanai, jo, kā teiks Dievs šajā hadītā par to, kurš piestājies pie taisniem un apsēties kopā ar viņiem, un viņam es piedevu. Viņi ir ļaudis, kuru sabiedrība neviens netop nelaimīgs. Draudzība ar viņiem iemesls Allaha mīlestība, jo Dievs teica, mana mīlestība pienākas tiem, kas mīl viens otru manis dēļ, kas sēž kopā manis dēļ. Un pravietis miers un svētība, lai ir ar viņu, teica, vai lai es jums nepastāstu par ko labākiem jūsu vidū, tie, kurus redzēt, tiek pieminēt Allah. Un aizsaule taisni aizlūgs par saviem piedriem, sakot, mūsu kungs, mūsu brāļi, lūdza kopā ar mums, gavēja ar mums, veica haģ kopā ar mums, bet tie ir iemesti elle. Tad viņš teiks, ejiet un izveidiet no turienes ikvienu, ko pazīstat. Tādēļ neticīgi pēdējā diena justies nožēlojumi, sakot, nebūs neviena tuva drauga. Kaut tāda teica pie Dieva, viņi saprot, ka, ja draugs ir taisnīgs, tas nāks par labu, tāpēc turi viņu sabiedrību, jo tā ir glābšanas tiesas diena. Kā Dievs teica, tajā dienā draugi būs citam ienaid, izņemot dievbijīgos, un viņš teica, mani kalbi šodien jums nebūs bailu un jūs neskumsiet.